Jā, nu pilnīgi neticās, kad jau ir atkal vesels gads pagājis. Un atkal pie mums ir tik daudz jauki ciemiņi. Un tas nozīmē, ka atkal ir Mārtiņi klāt. Ar katru gadu mums tie ciemiņi paliek šeit vairāk un vairāk. Nevar saprast, vai viņi katreiz brauc uz to bukstiņu putru, vai vienkārši grib dejot, ko? Gan jau arī dejot grib, bet pats svarīgākais, ka mums ciemiņi ir vēl vairāki, jo pie mums šodien ir mūsu vēl viena jauna ciemiņa, kas mums arī beigās arī izklādēs un mācīs kādus dančus. Tie ir Spēlmaņi Tārdarī, lai skan! Mēs viņus dzirdēsim vēl pēc tam, kad jau mēs būsim visu beiguši. Labdien visiem, prieks atkal visus satikt. Mārtiņi ir tuvu klāt, bet vēl novembris arī ir iesācies, un novembris mums ir veļu laiks, senča laiks. Rudens atver vārtus ziemai, lielie darbi ir padarīti, migla un lapu smarža rudenī. Zinu, Tēva svēto. Saunai, strāniņš dzīvīja saunai, lakstei gola
Rudens latviešu zemnieku pasaulē ir laiks, kad pieminam viņā saulē aizgājušos. Netverami satiekamies ar savējiem, apzināmies pasaules kārtību un dzīvības likumus, to pieņemšanu un pēcecību, klājam veļu mīlestību un tumšajos vakaros dodamies mīklu un teiku pasaulē. Ilģi, dievaiņi, ķauķi, vecīši, gariņi, urguči, paurīši, veļi, seno senču gari. Šajā laikā nāk apciemot mūs kā neredzami palīgi, kā iekšēji tikko jaušami padomdevēji, kā savējie. Dievs man deva maizes zemi, dejo rota. Saule jau dausies uz ziemas pusi, un tumšajos smiglainajos rudens vakaros šķiet pavīt kāds pazīstams stāvs.
Šķirtnes ar divām pasaulēm kļūsi caurspīdīga un sācies iekšējās pasaules izvērtēšanas un pārdomu laiks. Viņi visi ir manējie, gan tie, kas aiz bērs tās, gan tie, kas klusi zem velēnes dus, arī tie, kas pie akmens atsēdušies, un tie, kas mēmi murmina, kad vakars ir klus. Veļi staigā pa zemes takām gar manu māju, noiet, kad vēls. Veļi pieliek sauju pie ābeles un augļi top valgi, kā zemes māls. Viņi visi ir manējie. Laiks paliek tik viegls, kā pieniņu bērni, kā pelnu vārdi, kā nemirstīga smilts. Starp pirkstu starpām izlīst kā piens. Un es sajūtos tik laimīgs, jo es neesmu viens. Atceries par saviem senčiem, godā viņu piemiņu un stāsti bērniem savas dzimtas stāstus. Es ticu, ka dzīvojam tik ilgi, kamēr mūs atceras. Runu raksti, dejo ritums.
Pastāv uzskats, ka aizgājušo senču godināšanas laiks ir no brīža, kad kļavas nomet lapas, līdz pat novembra sākumam, kad ūdens pārklājas ar ledus kārtiņu, bet pārsvarā veļu mīlestību rituālu notur tajā pilnmēnesis naktī, kas vistuvāk Mārtiņiem. Katra paudze mūžīgajā saules ritējumā atkal un atkal no jauna atklājas sen zināmo, bet aizmirsto. Mūsu pagātne nosaka nākotni, tādēļ gūdāsim savus senčus, jo tāpat kā koks neaug bez saknēm, tā cilvēks nevar bez savas dzimtās enerģijas. Rūtā saulīte rietēdama, dejo Mārtiņš. Laiks no Miķeļiem līdz Mārtiņiem, tas ir laiks, kad migla sāk kamolos velties, veļas līdz saveļas par veļiem. Veļu laika tradīciju ievērošana aizsākusies stipri pirms kristīgās ticības ieviešanas. Šādi tiek aizvērti vārti starp pasaulēm. Tad visapkārt skaļi trokšņo, plaukšķina, ūjina, sit kājas pret zemi. Bet nu, lai vērojam 3 brīnišķīgas dejas. Es redzēju jūriņā.
Bet nu, ritums ar deju odums. Ritums ar odums. Calça,
kārtīgas plaukstiņu polkas. Un to mums ir gatavi pasniegt deju kolektīvs Rota plaukstiņu polkā. Jā, nu tas bija labi, nu, jā. Lūdzu. Mīļais Mārtiņa kolektīvs, kā katru gadu mēs pulcējamies pie jums un priecājamies par to, ka jūs turat tādu lietu tradīcijā godā kā Mārtiņa svētkus. Un mēs jau gadiem esam pieņēmuši jūsu aicinājumu un katru gadu mēs priecājamies par to, kad jūs mūs atzīstat par labu esam. Un dāvājam jums patiesībā Lāsmai nelielu aupa violīti, lai viņas svaigos rotājas tāds pats sārtums un lai viņa spēja turpināt uzturēt šo tradīciju un turpināt arī neaizmirst mūsu un ielūgt ne tikai mūsu, bet arī pārējās kolektīvas pie sevis ciemos, jo mēs tiešām no sirds novērtējam to, ko jūs dariet. Paldies! Jā, es saprotu, ka nākotnē mums te būs jātais asfalts lielāks vēl, vai ne? Mums padomā ir vēl kādi 7 kolektīvi, ko uzaicināt šeit uz Mārtiņiem. Tā kā... Jā, ļoti labi. Nu ko, Mārtiņdienā. Šī dieniņa, tā dieniņa, rīt jau pati Mārtiņdienā. Šķērsu dienu sauletēks, naktī šķērsu mēnestiņš. Šķērsu teka dieva zirgi, nevažoti, negrožoti. Pūra deja.
Ziemassvētku laiks, kad kaldi klāti bagātīgi, jo visa raža jau ir novākta, jau lauki ir apārti, un arī, protams, viss ir jāliek uz galda. Arī mūsu mājražotāji šeit nedaudz jau ir pats jau sagatavojuši jau, ko jūs varat jau gan uz kārā zoba, gan arī kaut ko sev dvēselē iegādāties. Un ja kāds jau patiešām ir nosalis, tad arī var dabūt jau arī siltu, garšīgu piparmētru tēju. Bet kas ir jāliek uz šī Mārtiņa diena galda, par to mums stāstīts Ritums. Kalavadī galdiņāmī. Novembris ir brīnišķīgs laiks, kad mēs ne tikai svinām Mārtiņa dienu, bet mēs arī svinām Patriotu nedēļu, kad mēs lepojamies ar savu skaisto tēvzemi un arī godinām brīvības cīņas varoņus. Patriotu nedēļa tā arī mēdz dēvēt šīs dienas, kas ienes gaismu citādi rudenīgi dzestajā novembrī. Taču patriotisms nav iekapsulēts laikā un telpā. Tas nāk no pagātnes un ir vērsts uz nākotni. Mainīgs un tik dažāds savās izpausmēs, bet tomēr vienojošs un klātesošs. Bet nu, Mārtiņš ar teju Zvoščiks.
Tie zēni brūšos gāja. Nāburgi sadancot.
Nu tā, arī mēs gribam kādu vārdu teikt. Mēs Ritums šeit gan esam pirmo reizi, un nevis kā jūs, Eks-Lielupa un Rota katru gadu, un mēs paši uzprasījāmies. Bet mums ar Lāsmu ir cita veida sadarbība citā jomā, un es zinu, ka Lāsma mums labprāt ņem pretīm. Un mēs Ritums un mēs visi kopā esam ārkārtīgi pateicīgi gan tev, Lāsma, gan tev, Mārtiņš, vai jums, Mārtiņš, par to, ka mēs šeit varam būt. Mūsu sadarbība ir bijusi ar visādu tērpu darīšanu, vai ne? Jā, jūs esat šitajos dejojuši, mēs esam jūsējos dejojuši, un paldies, ka esam šeit un ka mēs varam šeit būt. Un sveicam jūs, Mārtiņu, Mārtiņos, un tevi, Lāsma, ar tavu godam pelnīto apbalvojumu. Daudz laimes! Tu šeit, pats galvenais, Paldies! Nu tā, mīļie, izvēle kopt dzimtas mājas, dzīvot senču zemē, runāt latviešu valodā, aicināt Dievu pie saimas galva, pie lēmumu pieņemšanas, pie padoma un pie baltās stundas. Izvēle kopt tikumus, turēt godu, saglabāt balto kodumu, vairot latvietību caur darbu, vārdu, nodomu bērniem. Turpināties labestībā, dzimtā, aicinājumā, dzīt saknes Latvijas zemē un ar sadoties tuvāk mākoņiem debesīm, sargāt, dot un mīlēt. Kas skanēja, kas žvadzēja avotiņa leņā? Mārtiņš savus kulaleņus iemauktos žvadzināja. Diksītis. Nesoļoja kāds kārītis ar sirdīm saustām, tie gribēja viens pie otra būt un mīļi atkauties, bet pienāks, kas visu redz, tie neļauj tuvoties. Mīļais mēnes aizver apstīju, ļauj mums druscitā mīlēties, ak, mīļais mēnes tu, ja aizver apstīju, un atdod mums mūsu rīgu. Pierīgas tanči.
laiks sadancot visiem! Nu, lielie danči ir izdancoti, bet tūlīt sāksies danču daļa. Dejas ir izdejotas, danči tūlīt sāksies. Bet pirms mēs sākam, es gribu aicinu Zaigu, Ievu un pārstāvi, kas šodien pārstāv Ludmilu. Paldies, dāmas! Bez jums nekā. Un es esmu ļoti priecīga un ļoti lepna, ka jūs esat novērtējuši, ka Lielpiltonē notiek svētki un ka mēs visi varam kopā sadancot, svinēt mūsu vārdu dienu un kop Latvijas tradīcijas. Paldies jums! Un tagad visi dejotāji apsveic, ko grib apsveikt, un ātri un skatītāji. Esam laipni aicināti visi kopā ar Dārdaru muzikantiem. Jā, nu, un dāmas noteikti varēs uzvilkt kaut ko nedaudz kādu siltāku villaini, lai nenosaltu, bet, nu, žiprīgi jau mēs tūlīt laidīsim vaļā, tāpēc es, nu, gan dodu vārdu mūsu Dārdariem. Vakar, labdien, labvakar, labrīt, vienalga kāda diena, šodien mēs esam gatavi mazliet jūs iekustināt. Vai jūs esat gatavi? Ļoti labi, dzirdu vairāk, jā, tas nozīmē, ka nebūs pilnīgi tukšs deju plats.
Es domāju, ka šo danču daļu iesāksim ļoti vienkārši. Man vajadzētu to vienu pāri, kas būs gatavs uzsākt šos visus dančus. Tikai vienu. Vienu pāri, kas ir gatavs ieiet centrā un uzsākt šo ļoti vienkāršo danci. Aplaus tiek dejotājiem. Ļoti labi. Tātad pirmais dancis saucās suseklis. Suseklis ir ļoti vienkāršs dancis. Jūsu uzdevums ir izgriezties labajos alkoņos, pēc tam kreisajos, un tā, kad es pateikšu, jums jāiet aicināt katram cits cilvēks no malas, un jūs jau būsiet pēc tam 2 pāri, pēc tam aicinās vēlāk 4 un tad 8, un tāda matemātiskā progresija sanāk. Bet mēģinām šobrīd labo alkoņu. Aplaus dancotājiem! Nu tāpat kā esam pa pāriem sastājušies, uztaisam pa pāriem aplīti, kur džeki ir ar muguru pret centru. Viens pret otru, sadodam rokas. Šo danci, laikam jau mazliet pēdējā dejā sanāca, šis saucās eņģelītis. Tātad mēs liekam visi labā kājā papēc, pirskals, 1, 2, 3, kreisās kājas. Papēc, pirskals, 1, 2, labās kājas. Papēc, pirskals, 1, 2, 3 un kreisās, 1, 2, 3. Otrajā daļā griežamies labajos alkoņos, pēc tam kreisajos. Pamēģi no sākuma. 1, 2, 3 un papēc, pirskals, 1, 2, 3. Papēc, pirskals, 1, 2, 3. Labie alkoņi! Kreisie! Un no sākumā! Papēc, pirskals, 1, 2, 3. Papēc, pirskals, alkoņi! Labi, apstājamies! Nākamais līmenis. Tagad paskatāmies no sevis diagonālai pa labu. 45 grādi apmēram. Tas ir pa labi. Tas ir jūsu nākamais pārinieks. Tātad papēc pirskals, izgriežamies pēc tam labajos alkoņos, kreisajos. Pēc tam būs maiņa. Mēs sākam iet ar nākamo pārinieku alkoņos sākumo, labajos, kreisajos. Un tad tikai no sākuma. Pamēģināsim, ja sanāks ļoti labi, ja nesanāks, apstāsimies, mēģināsim vēlreiz. 1, 2, un tagad no sākumā! Papēc, pirskals, 1, 2.
Tā ir teica? Aiņā! Vēl vienu reizi! Te jūs gaida, es esmu kā māte? Nē, tas ir kā jaunie beidz. Griežamies! Brīvā laukumu! Nākamais līmenis. Tad, kad jūs esat izgājuši dzirneviņas, atkal pirmo daļu dejosim ar otru griežamies. Brīvā laukumu! Nākamais līmenis.